Čau visiem! Un Emīls, un jūs skatāties Mēs ar brāli kolosāli! Ilgi jānikties anekdošu challenge! Draugi, noteikums jūs jau noteikti zinat. Augšā būs burtiņš, un jūs varat zināt, balsot par manīm vai balsot par Ievu. Noteikti balsojiet par manīm. Meitenes! Pirmā anekdote. Zaķīts iebrauc benzīna tankā un prasa pārdevējiem, cik jums maksā pila benzīns? Ne cik? Nu tad labi, iepilniet man pilnu bāku. Otrā anekdote. Skolotāja jautāja Ilzītei. Ilzīt, ko velkāja senie latvieši senos džinsus? Trešā anekdote. Kāpēc Zilons nestrādā pie datora? Tādēļ, ka tam ir bail no peles. Ceturtā anekdote. Halo, vai šeit ātrā palīdzība? Jā, šeit ātrā palīdzība. Mans bērns Dorijas pildspalvu. Ok, mēs braucam. Bet ko man darīt pirms jūs atbraucat? Pagaidām rakstiet uz zīmuli. Piektā anekdote. Māte prasa dēlam. Dēls, kādēļ tu esi slapjš? Nu, mēs spēlējam sunīšus. Un kāds sunīšiem sakās, ja es slapju? Es biju koks. Labs jau. Sastā anekdote. Onkuli, ko tu tur dari? Liekam mēslus uz zemenēm. A mēs mājās parasti liekam putukrēju uz zemenēm. Septītā anekdote. Māte saka dēlam. Tā, bērniņ, vakar uz plaukta stāvēja 2 tortes gabaliņi, un tagad tur ir tikai 1. Vari to paskaidrot? Nu jā, vakarā bija tumšs, un es otru tortes gabaliņu nepamanīju. Pēdējā 8. anekdote. Vectētiņš mirst un saka mazdēliņam. Mazdēliņ, es tev mantojumā atstāšu 3 viesnīcas un 50 000 eiro. Forši, kur viņi ir? Monopolā. Balsojiet uz Iburtiņu uzspēlē vai uz Ievas vai uz Emīla. Un tad, skatīsimies, kurš no mums ir uzvarējis. Paldies, ka skatījāties šo video. Atā, līdz nākamajam video!